Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpat tās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Tātad šodien parunājam par to, kā sakārtot vai pirms došanās iekšā iznomātās telpās, kam ir jāpievērš uzmanība, kas mums ir jāsakārto vai jānovērt līdz galam. Par to, kas ir svarīgs darba aizsardzības šajā jomā, tad jāpaskatās atsevišķs video, tad es esmu tās galvenās lietas uzrakstījis vispārīgi, par ko būtu vērts domāt. Bet jebkurā gadījumā, vai tas ir darba aizsardzība vai ugunsdrošība, visideālāk, un tas arī atmaksāsies, ir noalgot tādu sakarīgu cilvēku. Viņu gan daudz nav Latvijā, bet laipni lūgti BeSafe varētu palīdzēt, tātad paskatīties uz šīm telpām, paskatīties, kā sakārtot līgumus tā, lai mums pēc tam nebūtu liekas diskusijas. Juridiski ir vispār tā parasti, tātad telpas īpašums varētu piederēt pašiem, un tad mēs par to tur neko nerunājam, jo tad mēs zinām, ka par visu, gan par darba aizsardzību, gan par ugunsdrošību, ja mums būs bīstamās iekārtas, tur celtņi vai vēl kaut kas, mums viņas ir jāreģistrē, par atkritumiem, bīstamiem atkritumiem mums ir jābūt līgumiem un tam līdzīgi. Tātad faktiski visu to, ko paredz likumdošana, mums ir jāatbild pašiem. Ja, protams, mēs varam sameklēt apsaimniekotāju un tad nodot kaut kādas lietas apsaimniekotājiem, tas būtu tad atsevišķi tās, bet principā, ja īpašums pieder mums, faktiski mēs esam atbildīgi, lai tās lietas viss ir sakārtotas. Bet parasti, protams, īpašums pieder kādam citam, un tad vai nu viņš apsaimnieko, vai viņam ir apsaimniekošanas uzņēmums, un tad sākās šī te lieta, kurš par ko atbild, un tā. Un mēs parasti, ka esam nomnieku statusā, mums atkal ir jāizcīna un jāsaprot precīzi, kas ir tās lietas, ko mēs darām, par ko mēs atbildam, par ko mēs maksājam. Protams, divas lietas, kā to organizēt, tātad ir kustīgās un nekustīgās lietas, un principā es vienmēr saprotu, tā ir vienkāršāk. Tātad kustīgas lietas tās būtu tās, par ko atbild nomnieku, un nekustīgās lietas, jo viņas pieder jau ēkai ar atbilstoši, kas tur tajā ēkā ir paredzēts, tās ir nekustīgās lietas, ko mēs nevaram pat paņemt padusē, demontēt un aiziet projām. Ja? Par tām, protams, atbild tātad ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs. Un to tad tādā veidā apmēram vajadzētu šo te līgumu, kad mēs slēdzam, apmēram tādā veidā arī pieturēties. Protams, mēs varam dabūt kādu bonusu, un, teiksim, par kustīgām lietām. Ir man, piemēram, uzņēmumi, kuri kā telpu nomnieki, apsaimniekot atbild arī par ugunsdzēsības aparātiem, viņus pārbauda. Ja, protams, ir lielas telpas, daudz aparātu, daudz nomnieku, ja, tad dažreiz tā izmanto. Mēs attiecīgi zinām, ka mēs maksājam un paši nekādus ugunsdzēsības aparātus, protams, nepērkam un nepārbaudam, ja mums nav specifiski prasības. Ja, jo ir reizes, kad, piemēram, cilvēks arī manā praksē ir bijis, kur ir noliktavā salikti pulvera aparāti, kas ir populārākie. Viņš saka, ok, jā, bet mēs paši tā kā liekam oglskābās gāzes, apmācam cilvēkus, un ja kaut kas notiek, tad viņi dzēš ar aparātiem, bet tas jau ir papildus, mēs paši esam noteikuši un paši apmācam šos te savus cilvēkus. Un, protams, pirms mēs parakstam šo te pieņemšanas nodošanas aktu, pirms mēs esam gatavi nomāt šīs telpas, mums ir jāsaprot, vai telpas ir gatavas mums. Un, protams, visforšāk, kā jau es teicu, ir uzklausīt kādu speciālistu viedokli, iziet cauri, saprast, kas tur ir, kas ir šīs kustīgās lietas, kas nekustīgās lietas, vispār tā saprast lielās līnijās un saprast, kurš par ko atbild, lai pēc tam nebūtu diskusijas, jo, protams, ka diemžēl ir slikta pieredze. Man jāsaka, ka šie telpu nomnieki parasti grib tikai dabūt naudu par to, ka viņi atdod telpas un faktiski neko citu darīt īsti negrib. Man ir ļoti daudz sliktu piemēru. Tās pašas ugunsdzēsības mācības, kuras ir lielos objektos jāveic reizi gadā, netiek veiktas, jo
neviens neuzskata par vajadzīgu, bet pēc būtības tur ir pilnīgi neloģika, kā es vienkārši nomnieks ar saviem 2 cilvēkiem, kāda jēga man taisīt ir mācības, ja tas neko neparādīs. Ja? Tāpēc jau ir šīs mācības organizē lielajos objektos šie te nomnieki vai apsaimniekotāji, un tad visi pakļaujās šai te kārtībai, tāpatās arī par instrukciju, ka izstrādāt, ja, jo ir jābūt šeit te šādos te sarežģītos objektos, ir jābūt ugunsdzēsības instrukcijai, par to mēs runājam tūlīt pat. Tātad nekustīgās lietas, parasti atbild apsaimniekotājs, mēs jau to runājam, un tas varētu būt tātad ugunsdzēsības sistēmas dažāda veida, gan no signalizācijas viedokļa, gan dūmu nosūces, tāpat tās ir iekšā šajās te pultīs akumulātori, viņi arī ir jāpārbauda, un daudz citas specifiskas lietas, kas pieder reāli ēkai un pieder šīm te sistēmām šai ēkai kā tādai. Tāpatās ventilācija un kondicionēšana arī nosaka ēka, un tad tur ir pārbaudes, filtru maiņas un vēl dažādas lietas, kas būtu tā kā jādara. Mēs drīkstam arī pajautāt, kad pēdējo reizi tas ir darīts, vai ir šis te reglaments, tātad skaitās tā skaisti sauc par reglamentu, kurā uzraksta principā normāli uzņēmumu uzraksta, ka, teiksim, tur reizi gadā mēs pārbaudam to, teiksim, reizi ceturksnī to, varbūt ir kaut kas uz gadiem, kur, teiksim, reizi gadā šo, pēc 2 gadiem to, tā kā, prasam reglamentus un uztaisam reglamentus un pēc šī reglamenta arī darbojamies. Tas būtu līdzīgi kā CSDD ar automašīnu. Ja mums reiz gadā ir jāpārbauda, mēs zinām, tur ir sava kārtība, tas arī ir sava veida reglaments. Apkure tātad tieši tas pats par tīrīšanu, pārbaudi, dūmvadi, katli un viss cits arī pieder pie ēkas. Iespējams, ka pat visādi kaut kur citur telpās mēs pat nevienmēr zinām, ka tā ir apkure un kad ar viņu darbojās. Tāpatās par evakuāciju. Ir šīs izgaismotās zīmes, ir šis te akumulators, kuram jānodrošina šo te zīmju darbību, ja notiek ārkārtas situācija, ja, tā kā tas arī pieder pie ēkas, ja, un atceramies, evakuācijas durvis nedrīkst būt aizvērts, ja tām tad jābūt vienmēr vaļā, bet pašas pārbaudas, lai tur strādā viss lampiņas maiņi, tas būtu tā kā principā šī te apsaimniekotāja atbildība. Elektrodrošība vēl klāt, tad mums telpām ir jāveic šie te mērījumi. Reiz 10 gados tas ir normālās biroja telpās, un tur ir attiecīgi agresīvās, ķīmiski agresīvās vidēs biežāk un sprādzienbīstamās telpās biežāk, jā. Bet tātad, jo normāli to, teiksim, nevienmēr arī nomnieks var izveikt, jo tur ir jātiek pie šiem te galveniem skapiem, pēc tam tiem nākamiem, kas varbūt sadala to pirmo slodzi, ja, un tam līdzīgi, kā kurā tur objektā tas ir, un arī šie te zemējumi, mērījumi un kontūrs un tam līdzīgs, viņas ir telpās, un nevienmēr nomnieki zina, kur tās atrodas, un kur vēl viņi zina, kur mērīt un tam līdzīgi. Jā, viņi var redzēt, teiksim, ka tur iet kaut kādas tur pa jumtu vai sienām, iet kaut kādas tur elektrības vadi vai vispār kaut kādi metāla vadi, ja, bet, attiecīgi pārbaudas būtu pareizi, ka to darītu apsaimniekotājs. Un, protams, instrukcija, to, ko es teicu, tātad pareiza kārtība būtu, kad šīs tajā objektā, kur ir vairāki nomnieki, ir kopējā instrukcija, tur ir kopējās prasības, un balstoties uz šo te kopējo instrukciju, mēs tad izstrādām savējo instrukciju un paņemam tikai to, kas mums ir, ko mēs tur varam paņemt, teiksim, evakuācijas ceļi, tāpat pulcēšanās vietas, varbūt ir kaut kas specifisks par smēķēšanu, varbūt ir specifisks, kur mēs ko varam, kur mēs ko nevaram darīt. Ja, tāpēc ir, kā ir šī atbildīgā persona, un attiecīgi nomnieki jau tad skatās no viņa viedokļa. Ja. Protams, ja mēs paši, mums objekts pieder pilnā mērā pašiem, tad tā situācija par šo mēs atbildam paši un domājam, vai mēs to darīsim, vai slēdzam apkalpošanas līgumu, tad tur jau ir sava specifika, kā to varētu darīt. Protams, kā atceramies, kad ir kustīgās lietas, par ko parasti atbild nomnieks. Es tā uzrakstīju parasti, bet bija dažādas situācijas un varētu būt, kad par šīm te lietām varbūt arī uzņemās apsaimniekotājs. Tad viens tie ir ugunsdzēsības līdzekļi, tie ir aparāti, paklājiņi, kas kurā brīdī ir vajadzīgs. Tās varētu būt šīs te instrukcijas, ko mēs teicām, ko mēs izstrādājam uz kopējās instrukcijas pamatne. Ir reizes, kad prasa viņas saskaņot, ir reizes, ka neprasa saskaņot. Tas ir kā kurā gadījumā. Un specifiskas lietas, ja mēs viņas iekārtojam ar laiku, man ir bijuši gadījumi, kur, teiksim, birojā
vajag iekārtot, teiksim, serveru telpu mūsdienīgu, kur ir atsevišķa dzēšanas sistēma, nu tad ir jādomā, vai to būvē šis te apsaimniekotājs, un tad mums palielinās nomas maksa, vai mēs paši būvējam un sākam par viņu atbildēt paši. Tas vienmēr ir šis te, ja tā drīkst izteikt, pelēkā zona, par ko ir jāvienojas pēc tam. Bet mums ir jāatcerās, ka pēc Latvijas likumdošanas, tātad jebkurā gadījumā mums ir jāprasa atļauja šim te telpu nomniekam, tad mums ir šis tā saucamais būvniecības process vai saskaņošanas process, kurā mums pasaka, varam vai nevaram to darīt, jo, protams, var būt situācijas no ugunsdrošības viedokļa, ka mums neļauj veikt kaut ko tam līdzīgu, ja, jo tas var izmainīt to saucamās ugunslodes vai vēl specifiskās lietas, kas ir objektā, un līdz ar to vienkārši pateiks, nē, te, kur jūs esat iecerējuši, nevar, bet attiecīgi, protams, būs kaut kāds būvobjekts vai kā nu kurā gadījumā tur tas ir šobrīd, varbūt, kad ir vienkārši ar paskaidrojumu rakstu, var tie, ka mēs pasakam, kā ārpus telpām, lūk, mums pie lielās noliktavas klāt mēs nopērkam, nezinu, metāla konteineru, ieliekam viņā kondicionieru un saliekam savus serverus. Nu tā, piemēram. Tā kā tad ir jāskatās, bet principā tā atbildība par ugunsdrošību lielākoties balstās uz šo te apsaimniekotāju vai īpašnieku, un paši nomnieki jau diezgan maz. Tas būtu pareizi, bet, reālā dzīvē nevienmēr tā notiek. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi drošā darbā.